Labrīt! Es gribētu pievienot tiem visiem uzmundrinošajiem labrītiem, kas izskanēja vestibilā mums tiekoties. Un tā kā es šodien klausījos, ka tie aplausi tādi pašķidri, tad gribētu sev atvēlētajā laikā izmantot mazu tādu sev atvēlēto laiku izmantot arī, lai tādu mazu sportisku aktivitāti veiktu kopā ar jums un lūgtu vispirms piecelties visiem tiem novada sadarbības partneriem, kuri bijāt ar mums šos 3 gadus kopā. Kur jūs esat visi, šeit 65? Un tas sportiskais ir šis paldies. Jā, paldies. Pavisam īsi šodien, jo sarunas par projektu rezultātiem būs vēl visu septembri un vēl pēc septembra, kad projekts noslēgsies, bet šodien pavisam īsi par tiem lielākajiem rezultātiem, par to svarīgāko, kas ir padarīts. Tās 3 aktivitātes, kurās iesaistījāties jūs un jūsu izglītības iestāžu pedagogi, jums jau ir zināmas. 1., 2. un 3. vislielākā, visapjomīgākā no aktivitātēm. Ja par rezultātiem runājam, tad mazliet skaitļus, kas ir gana milzīgi, gana apjomīgi un ne bez jūsu kustīguma un ne bez jūsu aktivitātes, līdz tiem mēs esam nonākuši. Pirmajā aktivitātē šobrīd šie 410 pedagogi, 2. aktivitātē nedaudz vairāk kā 6000, tātad 6500 teju pedagogu, kuri ir aicināti un kur jūs esat aicināti šos pedagogus vai viņu zināšanas izmantot praksē tūlīt jaunajā mācību gadā un visus turpmākos mācību gadus. Un tad 3. aktivitāte, tā vislielākā, šobrīd mēs projektā lietojam tādu apzīmējumu unikālie personas kodi, jeb vienreizējie personas kodi, tad vairāk kā 23 000 pedagogu, kuri ir ieguvuši kādu no kvalitātes novērtēšanas pakāpēm. Iesim tālāk. Ja skatāmies uz izglītības iestāžu tipiem, kas ir sasaiste ar tām anketām, ko aizpildīja pedagogi, tad jūs redzat, ka lielākā daļa, un tā tam bija, protams, jābūt, 88% no kopējā pedagogu skaita, kas ir ieguvuši šo pozitīvo rezultātu, pārstāv vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Bet projekts ir priecīgs, ir gandarīts par to, ka mēs esam varējuši pavilkt labā nozīmē līdz sev arī tās izglītības iestādes, kurām varbūt izglītības un zinātnes ministrija ir pievērsusi mazāk uzmanības, jo tās ir kultūras ministrijas pakļautības izglītības iestādes pamatā. Bet, ja raugāmies uz tiem datiem, kas ir iepriekšējā mācību gada dati par pedagogu skaitu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, tad jūs apakšā redzat šos 27 mazliet vairāk tūkstošus pedagogu pēc IZM statistikas datiem un salīdzinoši gandrīz 21 000 no vispārējās un profesionālās izglītības pedagogiem, kas ir pabijuši projektā ar konkrēto kvalitātes pakāpi. Un faktiski šie nepilnie 7000, šī starpība visticamāk, ka nolīdzināsies šī jaunā un nākamā mācību gada garumā pārejas periodā. Vēl viena diagramma, kura rāda plānošanas reģionos pedagogu sadalījumu, un redzat, ka faktiski, protams, Rīgas plānošanas reģions ar savu lielo pilsētu Rīgu, kurai ir mazliet vairāk kā 6000 pedagogu ar pozitīvu rezultātu 3. aktivitātē, un pārējā daļa no 8955 veido Jūrmala un nedaudz mazākie novadi Rīgas plānošanas reģionā. Bet blakus tas ķiršu sarkanais vai brūnīgs sarkanais iekrāsotais stabiņš rāda atkal datus no Izglītības un zinātnes ministrijas statistikas, un faktiski atkal tas 1000
mazliet vairāk, mazliet mazāk, kā nu kurā plānošanas reģionā ir mūsu kopīga darba, tālākā darba visticamāk rezultāts pēc gada, pēc 2 gadiem. Un nu par kvalitātes pakāpēm, kā tad tās ir proporcionāli sadalījušās vai netik proporcionāli sadalījušās. Mūsu iecerē vai mūsu vēlme, mūsu prognozes, sākot jau ar 3., 4. projekta posmu, faktiski ir rezultējušās gala noslēguma daļā, un 65% patiešām ir šie 3. kvalitātes pakāpes ieguvēji. Mēs lepojamies, un es ceru, ka arī jūs izglītības iestādēs un novados lepojaties ar saviem 5. kvalitātes pakāpes ieguvējiem. Un vēl jau vairāk varbūt ar 4. kvalitātes pakāpes ieguvējiem, kas ir tiešām jūsu novados uz vietas darba darītāji, palīdzētāji. 1% 5. kvalitātes pakāpe, 2% 1. kvalitātes pakāpe, 25% 2. kvalitātes pakāpe. Un nu, par 2 lietām, kas ir saistītas ar izaicinājumiem, kas ir bijušas saistītas ar izaicinājumiem un kas būs saistītas ar izaicinājumiem. Apkopojot visus vai daļu no visiem viedokļiem, faktiski ir izkristalizējies izaicinājumu kopums, uz ko jūs, skolu direktori, vietnieki un jūsu skolotāji parakstījās 2009. gada nogalē un 6 posmu garumā projekta laikā mēģināja atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Viens no šiem izaicinājumiem ir bijis, kas tad vispār ir novērtēšanas process un kā tas ir saistīts ar konkrēto pedagogu, konkrētā pedagoga darbību. Otrs, kā uzkrāt visu to apjomīgo informāciju, ko projekta laikā jūs esat guvuši, kā to izmantot turpmākajam darbam. 3. izaicinājums un gan ar gandarījumu, gan bieži vien, un varbūt kā nu kurā skolā, bet gan jau arī ar rūpestu vaigā ir bijis saistīts ar to, ka apzināties, ka tas, ko jūs un jūsu pedagogi ir darījuši 3 gadu garumā, nav vienkārši mirklis, 3 gadi pagājuši un viss, bet kā šis process faktiski ir padarāms par nepārtrauktu, ja vien jūs ticat, ka tas dod rezultātus. Vēl viens izaicinājums, kas tai skaitā ir saistīts ar labās prakses piemēriem projekta laikā, ir droši vien vispirms vēlēšanās, otrkārt prasme parādīt citiem, kā es protu, kā jūsu pedagogi prot strādāt, cik interesantas ir tās idejas, kas Latvijas skolās dzīvo skolu sienās, ļaut šīm idejām dzīvot ārpus skolas, iepazīstināt ar tām citus. Vēl viens no izaicinājumiem ir sarunāties, dzirdēt vienam otru, prast argumentēt, prast pārliecināt un prast arī piekāpties tajos brīžos, kad varbūt nav sevī to argumentu, tā spēka teikt, jā, nu, es domāju citādāk, bet varbūt, ka ir labāk ir padomāt arī to citu ceļu. Un vēl viens no izaicinājumiem, tas ir tas, par ko daudz arī projekta laikā runājām, pedagoģu prestiža sabiedrībā. Tā ir lieta, kas ir cieši saistīta, un es pieļauju, ka tas bija izaicinājums pedagogiem saprast, ka pedagogu konkurētspēja ir cieši saistīta ar to, ko par mums, par pedagogiem, domā sabiedrība. Tie nu bija tie galvenie izaicinājumi projekta laikā. Tie jau droši vien arī nepazudīs, vai vismaz kāda daļa no tiem nepazudīs arī pēc projekta, taču ir kaut kas tāds, kas faktiski varētu būt izaicinājums arī nākotnē, gan tuvākā, gan varbūt arī tālākā nākotnē. Un tās pamatā ir prasmes, vai varam arī to saukt par kompetencēm, tās ir prasmes, kuras pedagogiem būtu pēc projekta rezultātiem spriežot, būtu slīpējamas, pulējumas, pilnveidojamas prasmes, kuras tur jau jūs redzējāt uzrakstītas, vajadzēja būt. Tubīdi, nu lūk,
Tas, kas ir bijis projektā, tam droši vien, ka vismaz daļai no jums pēc vismaz tuvāko acīm raugoties, tam nevajadzētu beigties 30. septembrī. Un to arī projekts cer, ka tas nebeigsies 30. septembrī. Un ir lietas, kuras tūlīt teju varēs kā izaicinājumus mēģināt slīpēt un pilnveidot jaunajā mācību gadā. Prasmi būt komandas cilvēkam, prasmi redzēt un ļaut skolēnam pašam darboties, būt atbildīgam par sava darba rezultātiem. Galu galā prasmi veidot skolēnos šo te iešanu uz mērķi. Šāda veida prasmes ir tās, kuras projektā arī mēs aicinājām pedagogiem pašiem gūt, šīs prasmes pašiem pilnveidot. Un ja nu tu bīdi, tad bīdi tālāk. Jau šodien izskanēja konkrētas lietas, kuras ir arī šajā slaidā. Līdzīgi kā tas ir bijis projektā, mēs aicinām domāt un darīt darbus pakāpeniski, soli pa solītim un neskriet ļoti daudzos virzienos. Un šie soļi pa solītim ir pārējais periods, par kuru jau darbības jums ieskicēja Izglītības un zinātnes ministrs, un pēc tam jau šis te 2014. gada 1. jūnijas. Jau īstenošanas, vai konkrēts jau īstenošanas periods. Un vēl vienam slaidam vajadzētu būt 2012. un 13. mācību gads, ar ko tas sagaida skolotājus, pilnīga faktiski brīvība vai pieņemt šo sistēmu kā organisku iekļaušanos skolas ikdienas dzīvē un teikt, jā, mēs redzam šādai novērtēšanas sistēmai jēgu, ja jūs to pieņemat, tad tajā brīdī konkretizēt, kuri tad ir tie pedagogi, kuri projekta ietvaros nav jūsu skolā guvuši atbalstu un piedāvāt šo iespēju jaunajā mācību gadā izmantot patstāvīgi. Brīvprātības princips, ko neatceļam novērtēšanas procesā un kas ir būtisks, lai īstenotu atkal kādu izaicinājumu, katrs pats pedagogs. Un vēl viena lieta, mācību procesa garumā, 9 mēnešu garumā, mācību gada garumā, organizēts novērtēšanas process. No Izglītības un zinātnes ministrijas puses apņemšanās palīdzēt, konsultēt, pāraudzīt, tikt atkal kopīgiem spēkiem galā. Lai jums šodien tas, ko dzirdēsiet, par ko domāsiet, kustina to un aktivizē tās darbības, kas būs nepieciešamas jaunajiem izaicinājumiem jaunajā mācību gadā. Lai jums izdodas! Paldies!